šodien mums ir liela diena Onavai, jo esam atvēruši savu māju vietu, oficiāli atklājuši siltumnīcu, kompleksu, darba halli, kurā mēs varam beidzot strādāt savās mājās, lai klientiem varētu piedāvāt labāko preci, vissvaigāko un viskvalitatīvāko. Šī jaunā mājvieta mums nodrošinās to, ka mēs varēsim apstrādāt pasūtījumus, varēsim audzēt puķu kolekciju, rādīt to visai Latvijai un varēsim audzēt produktus, kuriem mēs ticam, un pārdot un virzīt tirgū. Es esmu ļoti priecīgs šodien šeit atrasties, kad objekts beidzot ir uzbūvēts, realizēts un pēc būtības ir realizēti visi risinājumi, kas tika paredzēti pirmajā būvniecības kārtā. To, cik veiksmīgi šī ēka funkcionēs, protams, parādīs laiks, bet tās pirmās indikācijas ir tādas, ka viss darbojās un viss strādā un arī ēka ir ļoti energoefektīva. Es, protams, novēlu Onavai turpināt augt, attīstīties un realizēt arī otrās kārtas paredzēto būvniecības apjomu. Klāt piebūvēt vēl noliktavas un biroja ēku, un tad, lai šis komplekss varētu funkcionēt pilnvērtīgi, tā kā tas ir iecerēts jau gala vīzijā. Prieks par Vilni un prieks par Onavu, prieks par attīstību, kā tas viss ir izaudzis droši vien no 90. gadiem, kur es arī Vilni iepazinu. Prieks, ka Vilnis ir spēris šādu lielu soli kopā ar Onavu. Un ļoti ceru, ka šis nav viņa pēdējais, solis, bet pirmais no visa tā projekta, ko viņš ir iecerējis. Un nenobīties no tā, tikai iedvesmoties un skaistu ziedošu Latviju, lai viss Vilnim un Onavai zied. Tu vēlies, lai tavs bizness zeļ, sazinies ar Onavu, jo zini, mūsu sauklis ir par ziedošu Latviju.